Lūk, ir lielisks piemērs, kā dažu sekundžu laikā tiek atvērts jebkuras durvis, kurām nav aizsargāts cilindrs. Šajā gadījumā tiek speciāli iekārta pieskrūvēta klāt pie cilindra, un ar spēka paņēmienu viņš tiek elementāri nolausts. Un tas ir viens no biežākajiem ielaušanās gadījumiem. Un pats galvenais, ka tas nav nec trokšņaini, nec arī ilgi. Tātad šeit var redzēt, kā izskatās salauzts cilindrs. Mēs, starp citu, esam salauzuši pašu veselu čupu cilindriem. Šeit ir, var redzēt, mūsu vesela kolekcija ar šiem kulaciņiem, kas ir cilindriem iekšā pa vidu. Tur vesela čupa, tie kas iekšā steigā. Tā es nezinu, vairāki kilogrami. Kas ir vajadzīgs, lai aizsargātu cilindru? Ir jābūt obligāti durvīm ar šādu te bruņu, kas maucās virsū pašam cilindram, uzliekās. Un tādā veidā viņš aizsargā pret izurpšanu pirmkārt, otrakārt pret salaušanu. Un tāpadās šī bruņa tiek apdarināta ar dekoratīvajiem elementiem. Starp citu, uzraksti, vai tavam mājoklim ir uz durvīm šāda te bruņa, vai jūs durvis ir aizsargāts. Tāpēc, ka šis ir pats elementārākais ielaušanās veids, un tas neaizņem, kā jūs redzējāt video, nekādu laiku. Tas ir tur 10 sekundēs izdarāms un galvenais, ka bez skaņas. Un tāpadās uzrakstiet komentārā, vai jums ir interesanti arī redzēt papildus jaunus video tieši par pašām bruņām, tāpēc, ka bruņas ir arī dažādas un ļoti daudz ir dažādi feiki, kur var uzlikt, teiksim, tādu dekoratīvo bruņu, kas ir vienkārši dekoratīva, bet viņa ļoti elementāri tiek noņemta, uzlausta un tā tālāk. Šobrīd man par rokai nekas nav ko parādīt. Tā kā jā, piesakojiet mūsu Eirodurvis akauntiņam, te būs ļoti daudz interesanta tieši par mājokļa drošību.